Tātad jautājums, kad baznīca sāk ticēt? Mēs zinām, ko. Esat dzirdējuši, lasījuši Dan Brownu. Esat redzējuši filmu. Esat? Dan Brown filmu, ja? Ko tur saka? Konstantīna laikā baznīca pieņem, ka Kristus ir krustā sists un augšām. Pareizi? 400. gadsimts, ja? 4. gadsimts. Viņš to saka 390. gads Nīkais konsuls, viņš notika ātrāk patiesībā. Arī jau vēsturiski kļūt. Bet kas ir nākošais? Ko mēs jau iepriekš dzirdējam? Ka visu vēsturi autors ir Pāvils. To ko mēs sauc par, ja, viņš ir Pāvils. Tātad, kad Pāvils nomira? 64. 65. gadā viņu nogalināja Nerons. Mēs zinām no pirmās Klementa vēstules. Tātad, visas vēstules ir sarakstīts līdz 64. gadam. Par 1. korintiešu vēstuli vēlākais, ko visi piekrīt, 55. gads. Es izmantoju visu liberālāko, kur kādreiz saka, jūs esat kristieši, jūs gribat likt agrāk datumu, labi, piekritīsim jūsiem, 55. gads, nav problēma. Piekrītam. 55. gads. Tālāk, cik pagājuši gadi? 55 minus 33, mums ir 20 gadi. 20 gadu laikā tiek rakstīt vēstuli, kam? Baznīcai, kas ir radusies jau. Kas jau ir dzirdējusi iepriekš. Kas ir atsaukusies evaņģēliem, ka Jēzus ir kungs, ka viņš ir valdnieks, ka viņš ir augšām cēlies, ja? Ja, tālāk skatieties. 1. korintiešu vēstulē 15, 3 līdz 7 teksts. Vispirms es jums nodevu to, ko es pats esmu saņēmis. Ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš apraksts un 3. dienā augšām cēlies pēc rakstiem, ka viņš parādījās Kēfam, pēc tam tiem 12, pēc tam viņš parādījās vairāk nekā 500 brāļiem vienā reizē, un no kuriem daudzi vēl ir dzīvi. Bet citi jau miruši. Pēc tam viņš parādījās Jēkabam, tad visiem apustuļiem. Valodas zinātājs saka, ja mēs lasītu šito grieķis, tas būtu kā dzejols, ko viegli atcerēties. Un gan evaņģēlis, gan liberālie ateistiskie jaunās derības pētnieki uzskata, ka šī vieta ir agrīni sastādīta ticības apliecība, ko viegli iegaumēt. Lai viegli iegaumēt, cilvēks kristīja, cilvēks uzņēma draudzē, viņam bija jānoskaita. Visdrīzāk kaut tā. Vai arī draudz kopā skaitīja, kā mēs tagad skaitam apustuļu ticības apliecību. Un Nīkais ticības apliecību, ja? Viņi skaitīja šo. Ja? Jautājums nākamais, no kurienes tad Pāvils ir saņēmis? Vēstuli rakstīt 55. gadā. Tātad viņš ir saņēmis kaut kad agrāk, viņi ir sarakstīti. Ja? Un mēs zinām no Galatiešu vēstules, arī no Korintiešu vēstules 1.8. pantiņa, ja? Ka viņš saka, es nelaikā esmu apustulis, es nelaikā saņēmu. Ja? Un ko viņš saka pirmā Galatiešu vēstulē, kas varbūt pat ir agrīnāk par Korintiešu vēstuli? Jo es jums apliecinu, brāļi, tas evaņģēlijs, tā svarīgā vēsts, ko es jums esmu pasludinājis, nav cilvēka izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nes kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis. Jūs to esat dzirdējuši par man kādreizējo dzīvi jūtu ticībā. Kā es pārlieku vajāju Dievu draudzu un to postīju, un ka es pārspēju jūtu ticībā savus daudz viedzes savā tautā, gudrs, vēl dedzīgāks, tēvu par žaizstāvis. Pāvils saka, viņš bija ienaidnieks, viņš vajāja draudzi. Bet notika negaidītais. Ceļā uz Damasku, jūs tagad vēstos skatāties, bet tagad skatāties, ja BBC CNN, jūs zināt, man liekas atcelšanās un parāda Damaskas karti. Viņi uz ziemeļa austrumiem, tā kā bišķi augšā, ja, Sīrija, ja. Ceļā uz Damasku, viņš gāja ar vēstulēm, lai iznīcinātu kristīgo ticību saknē. Lai vienkārši izbeigt un noslaucīt no zemes visus, ja? Ja? Skatieties, ko viņš raksta. Bet, kad Dievam, kas man no mācas miesām izredzējis un savā žēlstību aicinājis lapatiku savu dēlu man atklāt, lai evaņģelizētu viņu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pie padomu pie miesas un asinīm. Citiem vārdiem sakot, Jēzus Pāvlim parādās ceļā uz Damasku. Kad tas notiek? Un atkal es izmantoju konsensus. Atkal skeptiskie evaņģeliskie pētnieki piekrīt, ka apmēram 1 līdz 3 gadus pēc Kristus krusta nāves. Proti 33 plus 2 vidējais. Ja? Tātad 35. gadā AD 35. anno Domini, vai mūsu 35.
Pāvils notiek šis notikums, viņš sastop Jēzus ceļā, ja? Ko viņš saka tālāk? Kas notika ar mani? Šeit nevies neaizgāja Jeruzalemi, es viņus vajāju. Es negāju atpakaļ uz mājām, ja? Es aizgāju uz Arābiju, viņš negāja pie apustuļiem. Viņš vajāja cilvēks un pēkšņi notika fantastiska lieta, Kristus viņam parādās. Viņš tagad neiet atpakaļ pie tiem cilvēkiem un uzzināt viņus, ja? Viņš pagaidi, viņš ir vecās derības superpētnieks, viņš ir super galva. Viņš aizgāja uz Arābiju. Mēs domājam, pēc pētniekiem, ka viņš aizgāja uz Arābijas tūkstnes, vienkārši pārdomāt, kas te ir noticis. Pārlasīt par jaunu veco derību. Kas ir noticis, ja? Un vēlāk mēs savās vēstulēs viņš parāda, kā vecā derība, kā Jēzus piepilda vecā derība apsolījums, ja? Pēc tam es atkal atgriezos Damaskā. Un tad, 3 gadus vēlāk, es nogāju uz Jeruzalemi iepazīties ar Kēfu, Pēteri un paliku pie viņa 15 dienas, 2 nedēļas un plus. Kā citu apostulu netika redzējis, bet tikai Jēkabu. Un tā kunga brāla, viņš satiek Jēzus brāli Pēteri un 2 apostuļus tikai. Kad tas notiek? 35 plus 3, ja? Ir 38. Tātad 5 gadus pēc Jēzus krusta nāves Pāvils ir atpakaļ Jeruzalemē, lai saņemtu ticības apliecību. 5 gadus. Mēs varam pilnīgi droši tagad pateikt, ka tā apliecība noteikti nav vecāka. Ja kristieši nav ticējuši Kristum kā krustā sistam glābējam, kas augšām cēlās, kā Dieva dēlam nevēlāk kā 5 gadus pēc krusta nāves. Atcerieties, kāpēc atgādina. Pētnieki raksta, baznīca pamazām pieņēma, bija dažādi uzskati un 4. gadsimtā. Nē. Ja vai citi raksta, pamazām attīstījās tā doma, 2 gadsimts, 3 gadsimts vēlāk pienāca. Jūs skaidri redzat, 5 gadi, ne vēlāk, ja? Tātad šis formulējums, kas tad izmantoja dievkalpos nevēlāk kā 5 gadus. Bet jūs teiksiet, jūs sekojāt līdzi, tas prasa laiku. Pareizi, lai sastādītu formulējumu, tas prasa laiku, viņš labi skanētu. Kad? Tātad, kad? Kad skeptiskie pētnieki domā, ka šis formulējums izveidojas no iesākuma un draudz vienmēr ir sludinājis Jēzus krustā sisto nomiršo par cilvēku grēkiem un arī augšanu. Jā, jau skeptiski. Ko? Skeptiskie tā domā. Arī skeptiskie tā domā. Jā.